tiek gatavota kārtējā valsts īpašuma kustamā un nekustamā izzagšana un valsts dotēta tautas sporta likvidācija. Pa kluso aizkadra pasūtītāju, sporta oligārhu, Izraēlas, Krievijas un pašmāju politisko prostitūtu Kangaru interesēs nolemts likvidēt visu Murjāņu sporta skolu. Likvidācija tiek slēpta aiz vārda restruktūrizācija, kas ir totālie meli. Iecerēts butaforiski nodot likvidētās filiāles Nacionālā sporta centra pārvaldībā. Tam sekos kaut kas līdzīgs privatizācijai. Slepenībā iecerēts veidot maksas sporta infrastruktūras vienības. Televīzijas materiāli un oficiālo mēdīju publikācijas mērķēti uz tautas lētticību un patiesas informācijas neesamību. Treneri, darbinieki tiek ar viltu šantažēti un iebiedēti. Viņi saprot un zina, ka tiek realizēta totāla likvidācija, bet viņi baidās no materiālām sankcijām, nav vienprātīgi un nevienojas cīņai, jo ienaidnieks, kā jau pierasts, ir neredzams un likvidācijas schēmas fakti viņiem nepieejami un juridiski nepierādāmi. Majoru filiāles infrastruktūru acīm redzot iecerēts ar laiku viltus ceļā nodot Izraēlas, Krievijas pilsoņiem, kas jau ierodas un neslēpti kaļ plānus. Šī konkrētā filiāle saistīta ar Majoru mūžu, kas jau noziedzīgi notirgota Muhamedānim, Muhamedgūlijam, Gatājevam, kā arī ar upes krastā būvēto promenādi, pret kuru jau pirms 5 gadiem iedzīvotāji protestēja un norādīja, ka šī promenādes izbūve pilnībā izslēdz airēšanas skolas pastāvēšanas iespēju. Toreiz iedzīvotāji zvanīja Murjāņu skolas direktorei un jautāja, vai šī filiāle tiks likvidēta. Viņa teica nē, kaut gan pati uzsāka šo te likvidācijas darbu, ko ir sekmējis arī pašreizējais skolas direktors. Mēs lūdzam Nacionālās apvienības ministri ar savu rīkojumu apturēt Murjāņu airēšanas skolas filiāles Majoros likvidācijas procesu un pie izglītības ministrijas izveidot darba grupu no iesaistītajām pusēm, filiāles administrācijas, treneriem, audzēkņiem, viņu vecākiem, mūsu biedrības pārstāvjiem, lai izmeklētu pēdējos 5 gados veiktās zemtepiķu darbības, kas sekmējušas neskaitāmas nelikumības un apzinātus skolas filiāles darba postīšanas pasākumus, atklājot falsificētās izmaksas, rīkojumus neuzņemt audzēkņus un tā tālāk. Vai tu, latvieti, vienaldzīgi noskatīsies šai kārtējā noziegumā pret tavu tautu un tēvzemi? Pikets pie izglītības ministrijas Rīgā, Vaļņu ielā 2, notiks 16. jūlijā 10:00. Nāc un atbalsti tautiešus cīņā pret netaisnību un noziedzīgu rīcību.